Sveika, Linda! Esam šodien satikušies parunāt par dažādām veselas un dzīves pieredzēm. Šajā reizē par gavēšanu, kas ir atteikšanās no uztura, arī bieži vien šķidrumiem, dzeršanas un kaut kādos pat vēl, varētu pat teikt, ekstrēmākos gadījumos arī miega. Ja? To tagad var sastapt kā autonomiju, ko cilvēki izmēģina. Un tu kaut kur pavirzījies soli šajā virzienā. Tā ir pieņemts šobrīd mūsu medicīniskajā redzējumā, kad cilvēks nevar izturēt vairāk kā 5 dienas bez uztura, bet tu izturēji daudz vairāk, veselas 13 dienas. Padalies, kāpēc tu izvēlējies pieredzēt šādu pieredzi un kas izmainījās tavā dzīvē pēc viņas? Sākšu ar to, ka izmainījās veselības stāvoklis un kopējais enerģijas līmenis. Diezgan ļoti patiesībā augstā virzienā visas analīzes, kas pirms tam apzināti tika destruktīvi, arī varbūt mocīt šis ķermenis, jā, jā, tātad kopējais veselības stāvoklis uzlabojās, daudzas sēnes, vienšūņi un viss tas, kas saucās kā nelūgtie viesi mūsu ķermenī, viņi izvācās. Jā, vienkārši viņiem vairs nav no kā baroties. Un viņi tātad arī aiziet bojā. Un tas ir jau dažas dienas, principā jau pēc 3 dienām jau var just šos te uzlabojumus. Katram, protams, šis process būs individuāls. Arī ir ļoti vērtīgi patiesībā tas, kad tādā emocionālā līmenī tev ir tāda kopības sajūta. Man paveicās ar to, kad man bija cilvēks, kam uzticēties, kurš bija jau pieredzējis šo te pieredzi, un ko es gribu uzsvērt, tiešām paļauties un atrast šo cilvēku, kam tad mēs varam, pie kā tad mēs varam griezties jautājumos, kad mums šī emociju koridori sākās, jo viņi sāksies. Sevišķi, ja mēs izlasam tai pašā Googlē to, kad 5. dienā iespējams, ja tā kā mēs nomirsim, tā 5. diena emocionāli var būt diezgan smaga. Man viņa bija diezgan tāda pacelājoša kaut kur arī, jo es priecājos par to, kad es nenomiru tajā 5. dienā, kā jūs redziet, es esmu dzīva. Un viss ir labi. 5. dienā bija pat tāda enerģijas pilna. Un tad varbūt bija tas jautājums, vai tad turpināt un vai tad iet tālāk. Ja tad es it kā pierādīju to, ka šī 5. diena tomēr nav tāda, par kādu Google runā. Un tad, kad pazūd arī šis miegs, miegā daudz arī ir šie te tādi uzbrucēji, kas nāk pie mums un runā varbūt mūsu galvā daudz lietas, kas īsti neskar mūsu ķermeni un to, kas īsti patiesi mums ir vajadzīgs un kāpēc mēs šeit nākam. Un tad, kad arī miegs jau ir tāds ar ķeksīti, kurš īsti neprasās, jo arī organisms nepatērē šo lieko enerģiju, sagremojot šo pārtiku, tur rodās vēl papildu enerģiju, kur tiešām atklāja tādu arī prieka hormonu un tādu arī dzīves jēgu, jo daudzi, kuri arī patiesībā pazaudējot šo dzīves jēgu, es iesaku pamēģināt arī tikai tāpēc kad tiešām, kad daudzi nezin kāpēc. Es to darīju intereses vadīta. Vairāk arī intereses vadīta, jo es gribēju varbūt arī kaut kur pierādīt sev, jo manī bija iestājies tāds ko tad tālāk? Variants, un tad, kad... Tu domā vispār kopumā pa dzīvi vai pēc tām 5 dienām? Vispār pa dzīvi sākumā. Kaut kam jau tomēr ir jānotiek. Mēs jau cilvēki esam tādi, kas, kamēr mums nesāp, kamēr mēs neesam tur izraudājuši pusspaini vai vēl kaut ko tam līdzīgi, mēs kaut ko arī nemaz baigi negribam darīt. Un jānotiek kaut kam,
kas, kā mēs tautā sakam, ir jāļauj sev iekrist kaut kāda veida bedrē, lai tu zinātu un saprastu, kāpēc, vai nu tu gribi viņā palikt, vai nu tomēr gribi no viņas izrāpties. Tad, kad tu no viņas izrāpies, tu saproti, kāpēc tu izrāpies un kā bija tai bedrē un kas ir tā atšķirība. Ok, nu sanāk, kad radīt sev kaut kādā ziņā apzināti izvēles pēc šādu pieredzi ir iespēja pieredzēt tādu bedri, vai ne? Kas ir gan fizioloģiski, gan emocionāli, gan mentāli, kas laikam ir labāk, nekā saskarties ar kaut kādu dzīves situāciju, kura it kā notiek ar mums, viņu neaicinot. Tur arī ir kaut kāds tāds interesants, laikam, moments, ka mēs... Tiem, kam paliek garlaicīgi, tad var pamēģināt. Un arī tas ir atkarīgs no tā, ka tu pirms tam esi dzīvojis, jo katram šī pieredze būs individuāla. Ir tie, kas ir vegāni, ir tie, kas ēd gaļu, kas ir tas, ko viņš ir lietojis šajā pārtikā arī pirms tam. Un vēl ir ļoti svarīgs faktors vide, kurā mēs atrodamies. Arī tie cilvēki, kas atrodas mums apkārt, man paveicās ar to, kad bija tāds miera periods. Es ļoti saslēdzos ar dabu, kas man ļoti palīdzēja. Es pilnīgi bez modinātāja, tad, kad es iestājos šajā fāzē un es vēlējos pamēģināt, man pilnīgi pēc inerces bija ļoti fantastiska sajūta, kad es agri no rīta varēju piecelties tiešām ar saules lēktu. Es toreiz dzīvoju Rīgas centrā un man uzkāpt uz Ričuku un aizbraukt līdz Daugavai bija aptuveni 8 minūtes. Un tas bija mans tāds rīta rituāls, ko es sev uzliku arī kā tādu varbūt rutīnu, ja kaut ko izdomāt tādu, kas ir tas, kas tev palīdz vadīties kaut kādus tādus punktiņus. Man, piemēram, tā rīta pelde no rīta arī bija tāds punktiņš, ar ko sākt. Tagad, kamēr es vēl gulēju un kamēr vēl man bija tas miegs, es sāku ar šo rīta peldi, kas iedeva tādu fresh, tev uzreiz bija cits gara stāvoklis un citam varbūt piecelties no rīta, tas ir apēst krosānu un izdzert kafiju. Krosānu kafijas vietā tu izvēlies peldi. Un tad tu pavēro savu ķermeni, paskaties, kādas ir tās atšķirības. Kā tu jūties tad, kad tevī bija tā kafija, un ko tā kafija, ja tu pirms tam esi dzēris kafiju, ko tā kafija pēc tam tev nodara. Man tas bija kādā 7. vai 8. dienā, kad pleci ir savilkti, tev sakas galvas sāpes, un tev viss ķermenis tiešām tā kā prasa to kafiju, kofeīnu, kaut kādu bulciņu, tu sāc spēcīgi saost beķereju, kura ir 8 kilometru attālumā, un tev vienkārši liekas, ka tevi pilnīgi tā kā velk uz turieni, jo redz tiem visiem nelūgtajiem viesiem tavā organismā, tātad šo te prasās. Viņi jūt, ka viņi mirst, un līdz ar to viņi ar tevi spēcīgi runās un mēģinās tevi ievilkt tajā viņu fāzē, lai tu viņus izglābtu. Bet tā, kad tu esi sagatavojies un tajās 5 dienās pirms tas ar tevi notiek, tu spēj atšķirt, kas tad patiesībā ar tevi runā. Un kas ir tie nelūgtie viesi. Jo arī dažāda veida prakses veicot arī, kas bija pēc tam, pirmās bija šīs 13 dienas, kas patiesībā kaut kur arī nav pareizi, jo ķermeni jābūt tīram, un tad ir jāiztīra šīs gan zārnas, gan ir tiešām arī jāsagatavojas ar to arī vērmeles, tēja, un ir daudz dažādi palīgi, kas tomēr palīdz ievirzīt tevi šajā visā, jo tu nevari tā vienkārši kaut kur izdomāt, ka tu to šodien sāks un tagad no šodienas sāks darīt. Nē. Bet tu gatavojies vai tu vienkārši iegāji uzreiz man bija tā, pieredze? kad es tiešām destruktīvi ļoti grauju savu ķermeni pirms tam, uztaisīju tajā analīzes, uztaisīju biorezonanci un tiešām paskatījos, cik slikti ar mani ir, cik daudz ir dažādi nelūgtie viesi manā ķermenī, kur viņi atrodas, kādos pārtos un tam līdzīgi, jo nedrīkst patiesībā sākt, ja ķermenis tev nav tīrs, jo tu vari nodarīt patiesībā pāri savam ķermenim. Man jau arī tas pats bija. Kad man jau tur sākās visādi emocionālie bloki, kas pēc tam nāk uz āru. Tāpēc, ka pirmajā reizē es to taisīju bez kaut kādas tīrīšanās. Tas man vienkārši nāca intuitīvi no manis, jo es gribēju nomirt.
Jo es jau negāju uz to, lai es dzīvotu, bet uz to tieši, lai es nomirtu. Un tad, kad tu saproti, ka tomēr, tā kā nē, ka tev vēl šajā dzīvē kaut kas ir jāizdara, tad līdz ar to tevi tā kā nelaižot projām, tad tevi notiek citi procesi jau atkalam, un ar kuriem tu neesi rēķinājies uz to, ka tu ej uz kaut ko, lai tu tā kā sevi iznīcinātu. Kas bija tas, kas pēc tam tev pamainījās tavās sajūtās, tavā kaut kādā apziņas stāvoklī un dzīves kaut kādā redzējumā un procesos? Es viennozīmīgi ieraudzīju, ka dzīve ir kaut kas cits, kā es pirms tam domāju. Un tu spēj patiesi sajust dzīves garšu, tu spēj ieraudzīt prieku, tev atkrīt, ļoti daudz kas atkrīt. Tad, kad tu iztīries, tev atkrīt cilvēki, tev atkrīt kaut kādas lietas, ko tu līdz šim esi darījis. Tev tiešām ļoti daudz kas izmainās. Un tas arī patiesībā ir tas, ko es arī cilvēkiem kaut kādā savā veidā arī gribētu brīdināt. Ja tu neesi gatavs pārmaiņām, nesāc šo. Jo tur izmainīsies ļoti daudz kas. Un būs tik daudz cilvēki, kas tevi mēģinās pierunāt, un arī sevišķi tie paši tuvākie, kas tev teiks, nē, kā tu neēdīsi, tā kā dienā ir 3 reizes jāpaēd, tas ir, tā kā normāli, kā cilvēks nedrīkst dzīvot bez ēdiena. Un ja tu esi gatavs vai tajā klausīties, vai arī vienkārši šo nolikt citā plauktiņā, jā, tikai tā tu vari darīt, jo būs ļoti daudz kā vide, kā apkārtējais lauks izmainās. Patiesībā tad, kad tu nonāc šajā tīrajā fāzē, tie cilvēki jūt, un arī šie vienšuņi un viss pārējais, viņi jūt, ka tā vide ir mainījusies, un viņi arī caur taviem mīļajiem tevi mēģinās pārliecināt, ka nē, ka tu tomēr ir nepareizo ceļu. Un ja tu neesi gatavs klausīt sevi, bet tomēr gribi atgriezties tajā, kas notiek tajā ārējā vidē, nesanāks, būs jāmēģina vēl un vēl, jo tur tiešām ir jābūt tādam apzinātam līmenim, uz ko tei. Jo bez šī konkrētā vektora, bez kaut kādas arī pārliecības vai ticēšanas sev, būs ļoti grūti. Tas nav viegls ceļš. Tā ir iespēja attiecīgi pārslēgties uz savu iekšējo sirds balsi, orientieri, iemācīties ieraudzīt to, kas tam traucē, un iegūt lielāku ticību tai sirdsbalsī. Jā, un tie instrumenti, atrast tos savus instrumentus un tiešām vairāk kārtīgi viņus arī pārbaudīt, jo mēs bieži vien arī varam kļūdīties tajā, jo šie ārējie faktori mūsos ir diezgan spēcīgi. Es pat tiešām pabrīnījos kaut kādā veidā, cik spēcīgi visu kopējo apkārtējo lauku ietekmē šīs daļas, jo viņas arī ir daļa no dabas. Viņas arī tur ir un viņas arī grib dzīvot. Un viņas ļoti spēcīgi mēģinās dzīvot un parādīt to, kad viņām ir taisnība. Bet tu esi tu un viņiem tā kā bez tavas atļaujas patiesībā nav vaļa tur dzīvot, bet to vajag ieraudzīt. To vajag saklausīt, dzirdēt, sajust un tam noticēt. Ticība arī patiesībā ļoti, ļoti liels spēks ir tam, kam mēs ticam. Viens ir tas, ko mēs sakam, jā, es runāju par šo, jā, es it kā dzirdēju, izlasīju labā grāmatā, bet tajā, kas ir patiesībā iekšā tai ticībai, tur daudzas dogmas nokrīt, tur nokrīt daudzas maskas un tas, ko mēs patiesībā ieraugam. Vai mēs varam būt caurspīdīgi, vai mēs atļaujamies būt caurspīdīgi, jo tur nokritīs daudzas maskas un tu vairs nevarēsi slēpt to, kas tu patiesībā esi. Kas ir tas, ko tu varētu ieteikt, kā vieglāk iziet cauri šādai pieredzē vai kā vērtīgāk iziet cauri šādai pieredzē? Pirmām kārtām saprast, kāpēc uz turieni tu ej, kāpēc tu to gribi darīt. Ja tev nav konkrēts mērķis, kāpēc tu to dari, ja tu dari modes pēc vai tāpēc, ka kāds tev to teica darīt, nedari. Nav vērts. Ļoti svarīga loma ir tam, kad tev apkārt ir cilvēki vai cilvēks, kam tu jebkurā stāvoklī vari pazvanīt vai satikt un
Saņemt sajust šo atbalstu, jā, jo tajā, kā mēs reaģējam, kā mainās mūsu emocijas un kur mēs nonākam, ir ļoti liels spēks. Un bez šī atbalsta tu daudz kur vari salūst. Tāpēc, it sevišķi to darot pirmo reizi, mēs nezinām, uz ko mēs ejam. Un ir ļoti svarīgi, ka ir kāds piemērs vai kāds cilvēks, kurš jau ir bijis tālāk ar savu pieredzi, kā tu šobrīd esi, kam tu vari pajautāt. Protams, tev būs individuālas sajūtas, protams, tev būs individuālas reakcijas, emocijas, sāpes, un tas nav viegls variants. Tas tiešām ir ar sāpēm, tas ir dažreiz, nevienmēr. Lielākai daļai. Nē, protams, 15, bet 13 dienas, jā, tas noteikti izcels arī tāds dziļākus slāņus. Bet kaut kādā tādā ikdienas režīmā, ja tās ir 3-4 dienas, ne jau vienmēr tas ir tāds Citiem cilvēkiem sākas arī pēc vienas dienas, un galvas sāpes var būt nežēlīgas un mokošas, it sevišķi tiem, kas dzer kafiju, kas patērē cukuru, kas patērē baltos miltus. Ļoti daudz, ja tas ir darīts neilgi pirms tu sāc gavēt, šis ļoti sitīs tiešām pa galvu, pa kaklu, pa sprandu, būs savilkumi, būs sāpes, būs migrēna. To es varu teikt no savas pieredzes, bet, protams, kā jau es teicu, katram būs individuāli. Bet esot šajā pulkā un ar cilvēkiem, kas to praktizē jau diezgan ilgi un ir jau tiešām tādi uzstādīti pat rekordi vairākās dienās, kurās cilvēks pēc tam atrod to balansu, kā no tā iziet un ko tas dara. Un labākais un galvenais, ko vajag atcerēties, tas, ka šīs sāpes nav slikti. Ka tas nozīmē, ka tu ej ārā, ka tevs ķermenis tīrās un kad tu ieslēdz sevī to saprašanu, kad tās galvas sāpes tev ir wow, super, tev tīrās organisms un kad tu viņas uztver ar prieku, tad tev tas pilnīgi izmainās, un tad tās galvas sāpes vai nu pazūd, vai tu par viņām aizmirsti. Tāpēc, ka tev ir vajadzīgs šis vektors, kāpēc tu to dari. Ja tu priecājies par to, ka tev sāp galva, tas nozīmē, ka tev tīrās organisms un ka tev paliek labāk. Ja tevī nekas nenotiek, arī nebūs interesanti. Tā kā, tas arī ir par interesantumu un to, uz ko mēs ejam, jo mums tomēr gribās kaut kāda action dzīvē. Mēs tomēr nedzīvojam tādā. Ja mums ir viena strīpiņa vienkārši taisna, tad tu esi mīris, un tad vajag kā sirds, kā ir diagrammā šo te pilno spektru dzīves garš. Jā, un tas arī iedod savu tādu plusiņu, tādā vienveidīgā posmā, tas arī, es domāju, ka varētu būt diezgan pagrūti, un šīs dzīves rutīnas, ko mēs ieviešam šajās dienās, kā mēs saslēdzamies ar dabu, kas ir tās lietas, ko mēs daram, ko mēs vēlamies mainīt, un tās pašas basas kājas tiešām sazemēties, un garas pastaigas ļoti labi palīdz. Kaut kādi treniņi, elpošana, tas ļoti fantastiski tiešām saliek pa plauktiņiem tās emocijas. Un arī tad tu saproti, kas tad ir tas, kas īstenībā tev vajadzīgs un ko tas organisms prasa. Ja tu gribi izdzert kafiju vai apēst to ābolu, tu izdomā, nē, es aiziešu pastaigāties tur 16 km gar jūru un tu aizmirsti vispār, ka tu gribēji kafiju. Un tad, kad tu saproti, atnākot pēc tiem 16 kilometriem, kas tavā ķermenī ir izmainījies, kas ir tavās emocijās izmainījies, pēc tam pat tie, kas atgriežas pie kafijas pēc šiem te visiem gavēņu variantiem, dienām un tā tālāk, viņi jau spēj ieraudzīt to atšķirību, kas tad notiek ar to, cik smagi tavs ķermenis jūtās pēc tās kafijas un cik forši viņš jūtās pēc tām 16 kilometriem nostaigātajiem. Tā ir liela atšķirība, un tad jau tu arī tu redzi, ko tu gribi un ko tu negribi, kas tev ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. Un arī nav tas, ka kategoriski tev tagad būs jāatsakās no kafijas, tev tagad būs jāatsakās no dzīves, tad kāpēc vispār dzīvot? Nē, tas nav par to. Visu var. Es arī šobrīd varu teikt, ka es šobrīd esmu arī kaut kādā veidā visēdājis, bet es to daru ar prieku. Un tad, kad tu tiešām tur, nezinu, pusgadā gribi izdzert kafiju, pasēdēt ar draudzenēm un izbaudīt to kompāniju un atmosfēru, darot ar to prieku, tā kafija tev nekādu ļaunumu nenodarīs. Tas nav tas, ka tu tagad atsteigsies no tā, ka tev ir viss ierobežots. Tu neko nevari un neko nedrīksti. Bet tu pamazām sāksi saprast, kas tad tev ir vajadzīgs. Tīri sanāk izveidot apzinātas attiecības ar uzturu. Kad tu
sajūti, kas tajā brīdī rada to prieku, vai tas tev kaut kādā veidā uzlabo veselību, uzlabo pašsajūtu, vai tomēr ir kaut kāds kompensators, vai ne, tur kaut kādai emocijai. Jā, jo viss jau ir patiesībā par mūsu emocijām. Jebkura ēšana, jebkura darbība patiesībā ir emocijas, un ja mēs kaut kādas emocijas no sevis var viņas arī izkritīt patiesībā, ar fizisku, jā, tad pielietojiet fizisku vingrinājumu, tu spēj izkāpt ārā no šīs emocijas, jo bieži vien mēs varbūt sevi varam kaut kur ieraudzīt tajā, kad ir vakars, tu atnāc noguris pēc darba mājās un viriņi to leduskapi. Un tu tā kā paver, tur izvelc desu, izvelc sieru, un tad pēc 10 minūtēm jau es iekāpis gultā, bet tomēr vēl tev burkšķ vēders, un tad tā kā tu vēl aizēji uz to leduskapi. Vai arī tu vari izvēlēties, neatvert šo te leduskapi, bet padomāt par to, kas ir tā emocija. Varbūt tev šodien nokaitināja darbā boss, un tu vari kaut vai palēkāt, vai, nezinu, paņemt lecamauklu un izlekt, un tad pajautāt savam ķermenim, vai viņš tiešām vairs atcerēsies par to desu un par to sieru, vai viņam vairs tas būs vajadzīgs. Un kas tad ir tas, kā mēs atstrādājam šīs emocijas, šīs neizdzīvotās emocijas, kas mūsos sakrājās? Katram šī pieredze būs kaut kas pilnīgi cits, un no tā nevajag baidīties, un tam drīzāk vajag ļauties. Un dzirdēt tos pārējos ir forši, ka mēs to darām grupā, jo tad, kad tu dzirdi tos pārējos, varbūt šodien tev tas nav, bet rīt tas varbūt tev būs. Un, kad tu šīs emocijas, buķetes ierauga arī no citu skatu punkta, tas fantastiski palīdz tā kopā būšana, tas, ka tu neesi viens, un ka tu redzi, ka ar tiem pārējiem arī nekas tur briesmīgs nenotiek, jā, un ka viņi tad tiešām pēc tās 5. dienas nav nomiruši, un ka viss ir kārtībā. Bet mirš šobrīd tikai odi. Nu ko, tad ļausim arī odiem pagavēt šajā augusta vēlajā vakarā. Paldies tev par to, kad padalījies par šo unikālo pieredzi un uz jaunām tikšanās reizēm par citām dvēseles pieredzēm. Paldies tev!